Nu, čiu, neko madars, vēl kāds video. Tātad par tādu tēmu, kā skumīgu tēmu, ja? Par mātēm slepkavām. Par tām sievietēm, kuras pieņem lēmumu noslepkavot savu nedzimušo bērniņu. Tātad ir grāmata Pāvēlam Dimitrijevam, Pāvels Dimitrievs kopā ar Dimitriju Korševņuku ir izdevuši grāmatu Mātes slepkavas. Pats vēl esmu procesā lasīšanas, bet tas, kas tur notiekās, to, ko tur var uzzināt, tas ir traki. Tātad, kā tās sievietes, kuras ir pieņemuši to lēmumu, to izdarījuši, un pēc tam, kā tas atsaucās uz nākamiem bērniem, kurus tomēr viņi izdomā audzināt. Tur tās slepkavnieciskās tieksmes, kas ir iekšā, tas nāk ārā, jā, un atspoguļojas tātad uz tiem bērniņiem, kurus audzina. Nu, tas ir traki, tas ir baigi, un tā tālāk, ja. Un viņas turpina darīt pāri saviem nākamiem, nu, tātad tiem bērniem, ko tātad audzina, ja. Tātad tās arī, kas to ir izdarījušas, šo slepkavniecisko darbu, tās bieži arī nevar palikt stāvoklī vairāk, ja. Tādā veidā tas ir tīri, nu, kam ir sabojāts fiziski, ja, tai fiziski, un kam ir psiholoģiski. Ja. Nu, tātad arī ar hipnoterapijas palīdzību to var labot un tā tālāk. Bet zaudēt to bērniņa dzīvību, to jau labot nevar. Nu, tas notiek visā pasaulē un tā tālāk. Vairāk tas vēstījums tātad par to, kā tas atspoguļojās. Nu, un pieņemsim šī jautājumā vīriem, kuri dzīvo kopā ar sievieti, kura ir tā slepkava, ja, un kuriem aug tie bērni, nu, tādā kopēji, ja, bet pirms tam viņi ir pieņemuši to lēmumu noslepkavot. Tātad tas vīrietis var īsti nebrīnīties, kas notiek un kāpēc kaut kādas problēmas tātad ar esošiem bērniem. Nu, tur dažādas tās problēmas, kaudzē, viss, kas tur nāk ārā. Nu, tā kā tāds ieteikums vīriem paprasīt, ja kaut kas, nu, neiet ģimenes dzīvē normāli, ja, ar bērnu audzināšanu un tā tālāk. Tas ir jau agresīvi uz saviem bērniem. Un tā tālāk, nu, tad var mēģināt noskaidrot, vai tad viņa nav tā slepkava, kura to ir izdarījusi ar iepriekšējo savu bērniņu, ja? Tā kā, nu, tāds pasākums. Un, ja ir, nu, tad tur nekas labs nesanāk. Un viņa tātad to bērnu, ko audzina, to dažādos veidos, morāli, psiholoģiski izkropļo. Ja? Daudz tas notiek neapzināti, protams, ja? Kad tas ir izdarīts un sēž zemapziņā iekšā, un ka tā sieviete pat neapzinās, ko viņa dara. Un neapzināti, ja tas notiekās, tas atkal zemapziņas pasākums viss, kas to regulē un fīrē. No, katrā ziņā tas ir traki un tādā veidā, par tādā veidā. Daudzas noteikti teiks, jā, bet man bija tur dzīves problēmas, ja, un kas tur tā tālāk, karjeras un tā tālāk. Nu, tāds teiciens, kā tur bija latviešiem, ja, kam tu gulies vārnā apakšā. Ja, kaut kāds tāds līdzīgs viņš bija, tā kā, nu, tad tas nav attaisnojums slepkavībai. Nu, kaut kā tāds mazais, neforšais video, bet, nu, tā tas notiekās dzīvē. Tā kā, pagaidām, čau!